Varbūt Latvija nav tik liela valsts, kā reizums mums gribētos, taču vienā ziņā gan mēs esam lielāki par daudziem citiem. Un tie citi, kas ir mūsu tirgus partneri un mūsu produkcijas pircēji, Latviju jau ir iepazinuši kā mežu lielvalsti. Un ne jau tikai tālab, ka vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas klāja meži, bet arī tālab, ka tas ir mūsu galvenais vietējais resurss, kas atjaunojas un kuram pievienojot cilvēka un moderno tehnoloģiju doto vērtību, mums ir tautsaimniecības nozare, kas ne bez pamata tiek uzskatīta par Latvijas ekonomikas mugurkaulu. Un varbūt tieši tagad, laikos, kad meža nozare vārda tiešā nozīmē palīdz mums visiem noturēties virs ūdens, ir īstais brīdis mūsu Latvijas meža stāstos palūkoties uz to, cik droši mēs varam būt domājot par meža nozares nākotni. Šodien raidījumā par Latvijas Lauksaimniecības Universitātes meža fakultāti. Man patīk staigāt pa mežu, patīk viss tā uzreiz, es tā, jūtos tā kā savās mājās, uzreiz iedomājos tādu ainiņu, kad es esmu tādā mežā iekšā un es tur visu saprotu un tur varbūt iet kāds večuks garām un stāst kaut ko, kas īsti nav tā kā vajag un tad es par viņu esmu gudrāks un es varu pastāstīt, kā ir īstenībā. Tas viss notiek, tā man patīk. Un vai jūs šajos 3 gados jau jūtat, ka jūs tam večukam varēsiet pastāstīt, ka jūs esat? Jau pēc pirmā kursa es to jūtu. Kā atvēra pirmo grāmatu, kas jau mežu saistīta, uzreiz tā radās liela interese. Arī pavisam mums bija tāds priekšmets meteoroloģija, arī tas daudzas atbildes man jau iepriekš neskaidriem jautājumiem jau radīja. Ko meteoroloģija jums varēja darīt skaidrāku? Par to, kā notiek, kāpēc saulīte spīd tā, kāpēc tas koks aug tā un kāpēc viņam tās lapiņas ir pagriežušās pret saulīti un kā ir varbūt jāstāda tas mežs pareizāk. Jums ir noteikti tā vīzija, tagad jau droši vien kļūst druscītiņ konkrētāk, ne tikai par vecīti, bet par jūsu nākotni. Kā šobrīd liekas, kas varētu būt nākotnē? Bērnības sapnis man ir būt uzņēmējiem, tādam staigāt šlipsī un vairāk kaut ko tādu darīt. Dot komandas, vai ne? Dot komandas vairāk, jā. Un meitenes skatās vairāk uz zinātnes lietām, ja meitenes skatās uz reālu mežu? Es vairāk uz zinātnes lietām kā skatos, bet es nezinu, varbūt, kad sanāks arī var uz mežu skatīties. Zinātnes lietas konkrētā kādā aspektā? Es nezinu, es vairāk gribētu uz ekoloģiju. Pēc idejas es uzskatu, ka vairāk būtu nepieciešams praktiski apgūt mežsaimniecību. Tas ir jau teorētiski auditorijā nevar apgūt to, ko aizejot dabā, mēs varam apskatīt. Es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams vairāk prakses un, reālā dzīve, ja? Teiksim arī tā reālā dzīve. Un pieredze no reālās dzīves tomēr dod vairāk iespējas sameklēt darbu. Mums ir savs mežs un, principā, kāpēc es pats atnācu uz meža fakultāti, bija tādēļ, ka no vecvecāku puses daudz ir mežinieki. Un pašam ir mežs interesē pats esmu mednieks, aktīvais mednieks. Un no kuras puses jūs esat? Es esmu pats tukumnieks. Tā kā no visām Latvijas malām, jo šeit esat? Principā jā. Katra rajona gan mēs esam pārstāvēti, bet jau žēl mēs bijām no sākuma 30, tagad vairs tikai 18 esam palikuši. Kas nosaka to lielu atbirumu? Principā tas, kad ir neiztur sesijas un izkrīt no budžeta un nepatīk, un tādēļ arī atbirst un žēl īstenībā, baigi žēl. Iepriekšējo gadu demogrāfiskā situācija ne tikai krietni vien samazinājusi mūsu augstskolu studentu skaitu, tagad arī vairumā gadījumu augstskolas solā var iesaisties bez konkursa. Un tas jau nosaka studējošo vispārējo kvalitāti un izredzes nākotnē. Un ja meža fakultāte šogad var zināmā mērā priecāties par studējošo skaitu mežkopības un meža izmantošanas katedrā, tad daudzskumjāks skats ir raugoties uz kokapstrādes specialitāti. Redziet, ir ļoti zems kvalifikācijas līmenis augstskolas beidzējiem. Un varbūt, kad sākumā manā situācijā pat tas ir patīkami, kādu brīdi varbūt liekas, ka tas ir patīkami, jo tevi neviens neizkonkurēs no tavas esošās, no tā ieņemamā amata, bet kopējo situāciju nozarē tas grauj, tas smagi grauj. Šī brīdī nevēlētos vainot augstāko izglītības iestādi, augstskolu, bet problēma varbūt būtu jāmeklē jau no pamatskolas sākumiem.
kāpēc tas izglītības līmenis ir tik zems, kāpēc viņi nonāk līdz beigām, un tad tikai mēs konstatējam, ka tas izglītības līmenis ir zems. Un finālā nekādīgi uz tā zemā izglītības līmeņa bāzes nekādīgi tu nevari izveidot kvalificētu inženieri. Meža fakultātei ir paveicies tādā ziņā, ka augstskola nejūtas viena, domājot par visai Latvijai svarīgās tautsaimniecības nozares nākotni. Samilzums un kavēkļus izglītības lietās Meža fakultātē meklē un risina kopēji ar savas nozares cilvēkiem. Jūsu padomnieku konventos, jūs droši vien meklējat kaut kā šos ceļus, kaut kādu ieteikumu. Kā jūs tas redzējums ir, ko varētu varbūt darīt? Šie ceļi, man liekas, ir, varbūt tā varētu teikt, divu lielu virzienu. Tātad viens virziens, kas varētu tikt kopējā nostādne, kura arī atspoguļojas likumā par augstāku izglītību, kas jau daudz gadus, laikam 2 vai 3 pat tika diskutēts, un tagad patreiz jau ir tādā stadijā, kad ir noformulēts un ir apmēram jau saprotams, kas tur būs. Tur ir daļa šīs lielās izmaiņas ietverts par programmu maiņu, par sistēmu, kādā veidā arī vērtē pasniedzējs, kā viņas komplektē, par varbūt sasaist lielākā ražošanu. Tas ir viens bloks, kas ir mainās, manuprāt, beidzot pozitīvā virzienā. Un otrs ir, cik, teiksim, tieši paši pasniedzēji, fakultātes vadītāji uztver šīs izmaiņas, par kurām es minēju, kuras prasa nozara. Šis varbūt arī ir pietiekoši aktuāls jautājums, jo tā dzīve tiešām mainās ātrāk, un šie vadītāji vai speciālisti prasās ar plašāku redzesloku. Vairs, ja ir mazs uzņēmums, tur nevar būt beidzējis šaurs tehnologs vai šaurs konstruktors, ja viņš nesaprot ekonomiku, nesaprot dzīves attīstību, globālo pasauli, viņš patiesībā nodarīt tikai ļaunumu ar savu augsto prestīžu vārdu inženieris, kurš varbūt, kuram tic, bet kurš nav spējīgs šī sistēmā strādāt. Kas varbūt ir tās galvenās lietas, ko jūs gribētu šajā jaunajā cilvēkā redzēt? Tātad, pirmkārt, es domāju, ka cilvēki pēc būtības paši varētu iedalīt ļoti lielās divās grupās. Viena ir tie, kas būtu tādi izgudrotāji vai zinātnieki, kas var strādāt varbūt viens pats vai ļoti šaurā lokā, un kam tā nosacīta ir samērā maz saskara ar pārējo pasauli ikdienas jautājumos. Bet patiesībā jau lielākā daļa speciālistu nokļūst ļoti strauji mainīgā pasaulē, kur ir jābūt varbūt tādam pilnai, kā mēs sakam, apaļai domāšanai, ne tikai šī šaurā specialitāte, bet tā ir ekonomika pamatā, tā ir attīstības dinamikas izpratne, tie ir jautājumi sasaistē ar citām nozarēm, jo tagad jau jaunie produkti veidojās kaut kādā nozara krustpunktos. Un šī lūk ir tā lielākā problēma, ko patreiz ir grūti salāgot šīs starpnozara programmas un šie virzieni. Tas jau arī, ko es šeit minēju, tiek diskutēts arī augstskolā ar pasniedzējiem, ar katedru, fakultāti. Un es domāju noteikti, ka šie jautājumi risinās, varbūt ir tikai vēlme, cik ātri viņi risinās. Tā kā es esmu visnotaļ pozitīvi noskaņots, ka šī dzīve kārtojas vajadzīgā virzienā. Nākamie darba devēji, kas gaida jūsu studentus, gribētu vairāk no jūsu puses, teiksim, ielikt šī studenta tādā pilnvērtīgākā sagatavošanā, lai viņš būtu gudrāks ekonomikā, varbūt ražošanas procesos. Jā, runājot ar uzņēmējiem, faktiski šī tehnoloģiskā puse tiek uzsvērts, kad ir pietiekami labi, pietiekami augsts sagatavot, un mūsu pašreizējais izaicinājums ir stiprināt šo koksnes produktu mārketinga jautājumus. Tas ir stiprināt to ekonomisko bloku, lai šis inženieris spētu arī prast pārdot to produkciju, ko viņš ražo. Un tas ir mūsu nākamais izaicinājums. Šobrīd ir jāmainās, jo vairs nav tīrie inženieri, nav tīrie ekonomisti. Visur ir vajadzīga šī starpdisciplinārā pieeja. Un arī šogad mēs esam maģistratūrā novērojuši tādu īpatnību, kas, manuprāt, nākotnē parādīsies aizvien vairāk, ka pie mums nāk studēt maģistratūrā ar ekonomista diplomu, kurš vēlas sev pārprofilēt kādā konkrētā nozarē, un šajā gadījumā tā ir meža nozara, un, manuprāt, tas ir ļoti apsveicami. Šiem puišiem līdz maģistra grādam vēl gan jāpagaida, bet kāds skats uz dzīvi un studijām viņiem ir šodien? 3. kursa topošajiem kokapstrādes inženieriem. Tā tieši ar koku strādāt negribētos, vairāk ar papīra lietām gribētos. Lai nav tur pašam tur jāstrādā, tur jāzāģē un tādas lietas, kā priekšnieciņš, kā bosiņš. Priekšnieciņš kā bosiņš, bet vai
Bet vai jums jau zināšanas ir jau sakrāts? Vēl nav tik daudz. Nav. Kā jūs jūtat, jūs varēsiet to izdarīt šeit mācoties? Es ceru. Es ceru, ka ar to pietiks. Ir kaut kādas lietas, ko jūs gribētu mainīt, varbūt, ko gribētu klāt šeit vairāk redzēt mācību procesā? Vairāk, lai meitenes nāk mācīties. Kāpēc šobrīd nav konkursu šajā fakultātē? Kā jūs skatāties paši uz to? Nu, tā bija šī tā kā izsīgs tā kokapstrāde nedaudz. Nav intereses cilvēkiem. Izsīkst. Kādā jomā izsīkst? Tas koks neļauj vairs tik daudz zāģēt. Mazie jau nespēja turēt līdz lielajiem. Apgrozījums jau samazinājums. Jā. Apgrozījums jau samazinājums ar vienu. Jūs domājat, ka kopēji šīs nozares šī brīža situācija it kā nerosina mācīties šajā jomā? Arī tagad jau citi modē, citi inženieri. Kādi inženieri modē? Būvnieki vairāk. Tā. Koks tā kā otrā plānā. Tagad jau šitie te jaunie, guļbūvītes neviens negrib taisīt, jau baigi dārgās. Lētāk jau ir uztaisīt no kaut kādas, es nezinu, gāzbetona, jā. Bet vai kokrūpniecība ir tikai guļbūvis? Nav jau. Bet ko jūs cerat sagaidīt mācoties šobrīd jau 3. kursā? Kā jūs iezīmējat savu nākotni? Ar diplomu un inženieru grādu. Un tad? Tad uzdienēt augstāk kaut kur. Tā kā uz savu uzņēmumu pusi? Jā, varētu jau uz savu, jā. Bet ir grūti jau tikt iekšā tur te visā biznesā. Bet, tā zināšanas, kā jūs uzskatāt, tās, ko jums dod fakultāte jūsu specialitātē, tās jūs apmierina? Apmierina jau it kā. Varēja būt tās lekcijas nedaudz vairāk. Par kādām jomām? Nē, droši. Uz speciālām, šī ir spēcpriekšmeti, kas ir vairāk tur par darba galdiem, par apstrādes veidiem. Padziļinātāk tas viss. Ko jūs domājat, ko jums vairāk vajadzētu pašiem, kādu mācību? Ar praksi vairāk saistīt, manuprāt. Mums bija jau tā ekonomika, bet baigi maz tā ekonomika bija. Bet, tāpēc jau tās citi mācās pa ekonomistiem, lai es viņam maksāju, viņi man dara. Ekonomika varētu apgūt, uzņēmējdarbību varbūt vairāk. Varētu būt. Bet to jau var pēc tam, pēc skolas pabeigšanas maģistra grādos var aiziet kaut kur pamācīties vai kursus paņemt speciālos. Vai jūs nākdams jau zinājāt, ko jūs varbūt nākotnē gribētu darīt? Kā jūs iedomājaties savu dzīvi pēc pāris gadiem patiesībā? Apmēram var iedomāties, bet tā vēl konkrēta doma nav. Jums ir konkrēta doma? Jā, ir. Es ceru iet strādāt uz Latvijas Finieru. Jūs jau esat ar šo uzņēmumu iepazinies? Jā, mēs esam braukājuši praksēs šo uzņēmumu. Teiksim, ko jūs redzat šajā nākamajā darba vietā par to stabilo, kas jūs, teiksim, piesaista? Tieši ražošanas process. Jums pirms tam arī kāda pieredze? Jā, es esmu beidzis mebeļu galvnieku skolu. Taisīs. Daudz ir iegūts un daudz ir iemācīties šajā fakultātē. Ļoti kompetenti pasniedzēji ir daudzi. Patīk šajā fakultātē. Un jums ir kāda cerība nākotnē, ko jūs gribētu darīt, ieceri? Gribētu Saldū palikt. Tur, ko es dzīvoju, nāk no Saldas. Tām arī ir uzņēmums it kā. Kā tas ir? Ir vai nav? Valdes priekšsēdētājs, kas viņš tur skaitās. Arī ar kokrūpniecību? Jā. Jums ir pamats jau tāds? Jā. Un ko jūs tur ražojat? Tur ir tādas... Tur ir meža strāde, kokapstrāde un meža audzēšana, stādīšana un viss ar meža saimniecību saistīts. Braukājot pa praksēm arī daudz ko iegūstam. Skolā tīri teorija un praksē mēs visu to varam praksē pielietot. Laiki šobrīd ir ļoti mainīgi un, protams, mainās arī ražošanas procesos, tehnoloģijas un tā tālāk. Cik viegli vai grūti ir mācību iestādēji, izsekot tam līdzi un būt, teiksim, elastīgākiem? Mūsu izaicinājums ir modernizēties un modernizēties ar skatu ilgtermiņā, nākotnē. Protams, tā ir pētniecība un doktorantūras attīstība, kur pēdējos gados mums ir ļoti veicies, jo pagājušo gadu mēs esam gada griezumā. Ir 5 jauni doktori, kas arī viena daļa ir mūsu fakultātes mācību spēki.
Un pašreiz ir tāds projekts, kuru kopā ar ministriju, ar nozari. Es ceru, ka mēs tuvākajā laikā arī realizēsim par iespēju mūsu maģistrantiem, doktorantiem stažēties ārzemju augstskolās, gūt to kompetenci, kas ir tur, un integrēt pēc tam pie mums, mūsu fakultātē un arī mūsu meža nozarē. Tās galvenās problēmas, kas pašreiz tiek risinātas, pirmkārt, tas ir zinātniskā potenciāla paaugstināšana, tas ir šī doktorantūra un jauno speciālistu doktorantu iesaistīšana studiju procesā, jo uz doto brīdi mums notiek paudžu maiņa visās specialitātēs. Un, varētu būt arī vēlētos, lai tā notiktu raitāk, lai būtu lielākas pētniecības grupas. Otrs izaicinājums, kas ir ne tikai mums, bet, manuprāt, svarīgi visai meža nozarei kopumā, tas ir celt nozares prestižu, celt koksnes pielietojumu, iespējamību un prestižu lietot tieši izstrādājumus no koka. Un otrs puses, tas ir izglītot sabiedrību par procesiem mežā, lai būtu pozitīva, labvēlīga attieksme pret to, kas notiek mežā. Un to darām mēs kopā noteikti ar visu meža nozari. Un tas pēc tam reflektēs arī uz to tiem mūsu studentiem, nākotnes studentiem, kas nāks un mācīsies pie mums. Augstskola iemāca mācīties, iemāca saprast, bet tālāk jau cilvēkam viņa mācību process nebeidzās līdz ar augstskolas diplomu saņemšanu, un tālāk ir jāmācās tālāk. Un, es ļoti ceru, ka arī tie darba devēji to saprot, jo ļoti bieži es esmu uzklausījis kritiku, kad mēs esam saņēmuši studentu, bet mums tagad viņš ir jāsāk mācīt. Ja. Protams, Ko jūs atbildat? Mēs atbildam to, ko es jums tikko teicu, kad mēs esam viņam iedevuši pamatzināšanas, bet ir kādas specifiskas jomas, kurā viņam būs jāspecializējās dziļāk. Un es domāju, ka šeit runa būtu ne tikai par ekonomiku vien, bet arī par cilvēka spējām pieņemt izaicinājumu. Un viens no tādiem meža fakultātes vēl nesenajiem studentiem, kas patiesi nebaidās izaicinājumu, ir uzņēmuma Amberwood ražošanas vadītājs Ivars Jansons. Pabeidzot augstskolu, man galvenais mērķis bija sākumā apsekot varbūt kādu vienu darba pozīciju, kurā varētu pastrādāt, un tad veidot savu karjeru un lēnām kāpt uz augšu. Bet sagadījās tā, kad tika izveidots, augstskolu beidzot tika izveidots spēcīgs aizstāvēšanās diplomdarbs, un uzreiz pēc tā nāca labs piedāvājums konkrēti strādāt šajā uzņēmumā. Lai strādātu šādā uzņēmumā, bez augstskolas veiksmīgas absolvēšanas nevar izdarīt. Jo augstskolā, kā jau minēju, ir iemācītas tās metodas, tās pamatmetodas, visas iespējamās pamatmetodas, ar kādām strādāt, un apzinātas un apsekotas. Bet, kad jau tu nonāc nozarē, tad tā nozara bišķiņ jau ir sadalīta. Ir grīdu ražotāji, ir mēbeļu ražotāji, ir sagatavju ražotāji, izgatavotāji, ir krēslu ražotāji, un tā. Es teikšu godīgi, kad es vēl joprojām mācos. Joprojām. To, ko iemācīju, tās pamatzināšanas, paņēmienus, kā veikt atbilstošo darbu, tā ir viena lieta. Bet vēl joprojām es šī uzņēmumā mācos. No skolas sola ražošanas vadītāja krēslā laba karjera jaunam cilvēkam uzņēmumā, kas ražo grīdas no ošu un ozolkoka, kas pēdējos gados strauji modernizējies un kam arī šajos laikos netrūkst jauni izaicinājumi. Nedrīkst ražot ar tādu, strādāt un ražot ar tādu vienaldzību, lai tikai būtu notikusi materiāla plūsma, lai tikai būtu tas baļķis sazāģēts, izžāvēts kaut kā un tālāk ievadīts ražošanā. Tā nevar. Visam ir jāsako līdzi, un mans galvenais uzdevums šajā uzņēmumā ir noturēt šo kvalitāti. Sekot līdzi katrā darba pozīcijā, kur vien ejam, sekot līdzi, lai šī kvalitāte nekrīt.
nemitīgi ir jāmodernizē savs produkts un jādomā par to, kā paplašināt savu tirgu. Ne tikai vietējo tirgu, bet arī eksporta tirgu. Un šobrīd mūsu uzņēmuma mērķis ir lielāko daļu no mūsu produkcijas sūtīt eksportā. Lai to varētu, mēs savu produktu izgatavosim atbilstoši Eiropas eksporta prasībām. Un tad es domāju arī kādreiz pienāks tas brīdis, kad būs vieglāk strādāt. Meža nozara pirms 3 gadiem ir nospraudusi 3 ilgtermiņa mērķus, un tie ir ilgtspējīga mežsaimniecība, tā ir konkurētspējīga koksnes produkti konkurētspējīgā globālā tirgū, un, protams, lai šos pirmos 2 mērķus sasniegtu, tā ir piemērot cilvēku resursu attīstību. Un, protams, ka meža nozara dara visu un darīs visu, lai palīdzētu fakultātei tieši šajā mainīgajā vidē atrast to labāko veidu, kā šos vadītājus sagatavot, potenciālos vadītājus. Šī krīze, kā mēs sakam šobrīd, nenoliedzami parādīs, kuras nozars tad ir tās, kas to ekonomiku ir turējušas un var noturēt, un meža nozara, protams, ir viena no tām, kas to var noturēt. Un otrkārt, lai izdzīvot arī meža nozarei šobrīd būs apsteidzošā ātrumā jāinvestē tajās pašās tehnoloģijās, un savukārt šo investīciju šajās tehnoloģijās nenoliedzami pieprasīs šos jaunos cilvēkus, kas nāks un nevis par strādniekiem, bet par operatoriem un vadītājiem. Ja varbūt tagad mēs varētu konkretizēt tās lietas sadarbībās starp, teiksim, to Latvijas Universitātes meža fakultāti, starp meža nozari, kādi tie saskarsmes punkti un tie risinājumi kopā meklētie? Pirmkārt, tas ir tas, ko kokrūpnieki piedāvā. Šobrīd Latvijā ir, piemēram, modernākais saplākšņu ražotne pasaulē. Kāpēc šie studenti nevarētu praksē aiziet pastrādāt 10 dienas tajā modernākajā pasaules uzņēmumā un redzēt, kādas ir šīs modernākās tehnoloģijas? Nevis mācīties tur ēvelēt vai zāģēt vai kalt. Tā ir viena lieta. Otrkārt, kāpēc un noteikti fakultāti to var izdarīt, tātad perspektīvāko uzņēmumu vadītājus pastāstīt, kā kļūt par vadītāju. Tā kā tāda lekcija kursu piedāvāt. Jā, lekcija kursu, un to mēs arī esam piedāvājuši. Bet tur izrādās ir zināms, teiksim, tātad administratīvās barjeras, vai nevar viņiem samaksāt. Nozara pat neprasa, lai viņiem samaksāt, bet lai ļauj viņiem pie tāfeles to pastāstīt. Un ko jūs varētu teikt šajā brīdī tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri tā kā skatās uz šo meža nozaru, varbūt kas ir apjukuši šajā ekonomiskajā situācijā, ka jūt un dzird, ka tur tomēr tie bankroti apkārt? Lai viņš paskatās, cik citās nozarēs ir bankroti. Pavisam vienkārši. Es domāju, ka citās nozarēs bankroti ir tieši tikpat daudz. Bet es atkārtoju vēl vienreiz. Šai krīzei, protams, ir negatīvās sekas, bet arī pozitīvās sekas. Un pozitīvās sekas ir tās, kad izdzīvos spēcīgākais, un tie pēc tam attīstīsies ļoti strauji. Jo, kā es teicu, šai nozarei un šiem produktiem ir un būs tirgus, un šis tirgus tikai pieaugs, jo pieaugs pieprasījums pēc energoresursiem, pieaugs pieprasījums pēc videi draudzīgiem un cilvēkam draudzīgiem mājokļiem, pieaugs pieprasījums un nenoliedzami arī šo valstu politikas būs vērstas uz šo koksnes produktu pielietojumu veicināšanu, jo, kā es teicu, tas savukārt pozitīvi ietekmē šo cīņu ar klimata izmaiņām. Tā kā šobrīd šai nozarei nenoliedzami ir no visām pusēm ir tikai pozitīvas attīstības iespējas. Uz tādas cerīgas nots, lai šovakar liekam punktu mūsu pārdomu pilnajam meža stāstam. Tiksimies atkal nākamā sestdien, kad stāstīsim par koksnes izmantošanu mūsu ikdienā. Visu labu!